Robert, 3-6 zaudējām Vācijai. Pats iemet gan golu, bet daudz vārdu šodien spēlē. Kā tu raksturot šo maču? Es domāju, mēs visvairāk zaudējām, protams, aizsardzības zonā un vairāk uz pašu kļūdām. Es domāju, ka viņi neizdarīja neko tādu, ko mēs nevarējām atvairīt. Tā bija mūsu pašu kļūdas šodien. Kāpēc sanāca ielaist tos 6 vārdus? Tieši tās kļūdas bija tas, kas noveda pie ielaistiem? Jā, pašu kļūdas aizsardzības zonā un arī ļoti nevajadzīgi iemet noraidījumu. Bet es esmu pārliecināts, ka mēs būsim gatavi. Es teikšu tā, ka mums tomēr katra diena ir bijusi uzlabojums, un tāpēc mēs būsim gatavi. Par to es esmu pārliecināts. Jā, pašam arī šodien izdevās iemest vārdus otrajā maču pēc kārtas, arī pret Čehiem guva vārdus. Varbūt var izstāstīt īsumā. Es teikšu, tā bija kombinācija ar veiksmu un tomēr ļoti liela sadarbotība ar maniem komandas biedriem. Ja, jo es teiktu, tas bija komandas spēle un tikai paldies čaļiem. Jā, ar kādām sajūtēm dosies 28. datumā pirmā pasaules čempionāta spēle? Protams, ļoti liels pateicība vispār par iespēju. Tomēr es teikšu tā, ka visu dzīvi gaidīju šo momentu, tāpēc esmu ļoti nepacietīgs. Paldies un lai izdodas! Paldies!